Tā diena ir beidzot pienākusi, un šodien ir bench sacensības starp tehnikumiem, un es piedalos tajās, tā kā maucam uz tām. Man īsti vairs nav laika, ir pulkstens 2:35, tā kā pēc pusstundas jābūt tur, un man liekas, ka, es varu uzlikt arī īsu svaru, es tā kā redzēs, kā ir. Jau 7 pāri, es paņemšu kaut kādas pāris karotas uzēdīs reku medu. Un mauks benčot, zin kā, mauks benčot. Visas lietas tagad tu neesēdis. Cik sanāk? Šoreiz rītīgi, tāpēc, ka es parasti tādu 12, tagad ir jau 3. Un es beidzu ēst pirms 7. Matemātika sagāja, un es izdomāju, ka tas ir 20 stundu fēsts. Un jā, visas lietas, kur pēc fēsta liekas pārāk garšīgiem. Jā, nedrīkst aizmirst par elektrolītiem, sāli jāpieber, un tajā pašā laikā ūdens arī jādzer, savāk būs pa daudz, un tas var būt tā kā alkohola krešs, un vajag ogļhidrātus, mazāk proteīns tauki, tāpēc tas var tā kā samazināt šo digestions, tev ātri tajā kuņģī sačinies viss iekšā muskuļos, tā kā būtu labi, ja man būtu kreatīns, bet es neesmu nopircis. Turpinām treniņu, zin kā. Ok, es dabūju 112,5 kg. Tas tā kā nav pārāk apaļs cipars, bet ir kā ir. Es dabūju 3. vietu savā svaru kategorijā, kaut gan es tiktu, ja es būtu pa 1 kg vieglāks, tikt zemākā. Un, ja es būtu trenējies vairāk nekā 2 nedēļas benču, tad noteikti, ka jau es varētu vairāk benčot, jā. Un varbūt vajadzētu vairāk kā 7 stundas miega dabūt, un varbūt tur savādāk paēst vairāk, nevis tik, cik es uzēdu. Skaroši bija daudz problēmas, jā, bet nekas, man patīk, rītīgi forši, un es turpināšu nebenčot vairs. Nekad. Varbūt es patrenēšu benču, dažreiz ieliekot dipu vietā, ja, kā lower packs vairāk, ja, bet tā es pamatā taisu incline dumbbell press un dips. Tur es forši var overloadot, var dabūt to kārtīgo streču, var dabūt īsto tā kā muskuļu aktivizāciju un tā tālāk, ja. Runājot par to, kā tu vari trenēties spēkam un kāda ir mana nākotne šajā. Principā, spēkam atkārtojumu daudzums ir no 3 līdz 7. Pamatā tie būs 5 atkārtojumi vienā piegājienā. Un tie piegājieni pamatā ir vairāk, tāpēc, ka vajag lielāku šo apjomu. Sanāk 5 x 5. Tas ir labi, tā kā
biežāk izmantotais atkārtojumu piegājienu skaits. Es to kādreiz darīju priekš skvatiem, kādreiz darīju arī dažreiz bija bench un kaut ko tam līdzīgi, bet principā tagad es skvatos izmantoju 5 līdz 10. Ļoti labs atkārtojumu daudzums priekš tā, lai man forma nesaiet čupā, ja es neesmu tieši trenējis tur muguru, lai tur turētu visu un bum. Un es dabūnu foršu stimulu savām kājām. Tas pats ir ar deadliftiem, tieši tas pats no 5 līdz 10. Incline dumbbell press, jā, protams, to es pamatā velku uz vairāk. Ja tu vēlies kaut ko paņemt no šī video, es tev iesaku vienkārši izprast to, ka tavs treniņš plāns, protams, būs savādāks. Protams, pēc tavas personalitātes, kā tu domā, kā jātrenējās un tas tālāk, tas, protams, mainīsies. Dažiem patīk ļoti daudz un nespiest katru reizi tik stipri, dažiem patīk maz un spiest vairāk, dažiem patīk vairāk tur spēka treniņus, dažiem patīk vairāk un tiešāk uz tiem hipertrofijas un pat pat ne pāri hipertrofijas, bet vairāk tā kā daudz, vairāk atkārtojumi, kas arī man tā kā patīk. Vienkārši saproti kas tev patīk, un tad tu pats ko pirmo kaut kāds links aprakstā ir man treniņa programma. Tu to visu var tā kā pielāgot, tu ir forši tāda Excel/Google Sheets, kur tu vari visu tā kā drop-downs ielikt savējo rep-range, ja tu vēlies savādāk, bet tur tas pamats ir, tā kā es tev iesaku, noteikti seko kodēji treniņa programmai, seko skaties, kas tev patīk, kas tev nepatīk, maini, pačiko, bum. Tas ir tavs izpildāmais solis, mauc pret treniņa programmas, pieraksti, ko tu dari, lai tu saproti, kāds ir tavs progress. Tu nevari vienkārši, es vakar laikam darīju iepriekšējā treniņā ar šo vingrinājumu šitik. Un nebija. Un tad tu uztaisi vai nu par daudz, vai nu par maz, vai nav jau liela skāde, bet tā kā ilgtermiņā vienkārši come on, čeki. Un tu varēsi redzēt, ka tev ir izaugsme, tad tu vari vieglāk tā kā progresīvu pārslodes veidot un bum. Tā kā tas ir tavs izpildāmais solis. Bet, ja tu vēlējies tiešāk palīdzību no manis tavā situācijā, pačko pirmo un kapacitētu, tur ir 1-1 coachings, no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pārliecināts, ka tev var reāli sasniegt redzams rezultāts, to, ko es esmu sasniedzis. Tā kā iečuko to, tur ir iepazīšanās zvans un pačko pārējos links, tur ir Latvijas izaugsmes cilts, kur tur ir tā treniņa programma, tur viss kaut kas tā kā. Iečuko tos un rītdien arī būs video, tā kā noteikti nospēt to saikni no podziņu, tu vēl neesi tuļieris nospēt, īši gaisā, aizsūl savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai. Bro, šis ir tik juicy bumbērs vienkārši. It kā gulēt jau. Es tagad ietu, bet tagad malcam mājās.